Sveicienu visur Latvijā un ārpus valsts robežām no Ventspils pilsētas. Pusstunda ar jaunumiem. Studijā Gonda Porniece. Starp pēdējā laika notikumiem viens no būtiskākajiem ir tas, ka ventspilnieki saņēmuši decembra rēķinus par apkuri, un daudziem šo rēķinu neizdosies samaksāt uzreiz. Pensionāru maksājumu par apkuri decembrī nolēmuši maksāt vasarā. Daļa aptaujāto ventspilnieku uzskata, ka maksājumi neatbilst reālajam algu līmenim Latvijā. Tikmēr siltumapgādes uzņēmumu vadība skaidro, ka tarifs Ventspilī netika paaugstināts pēdējos 4 gadus. Tādēļ šī cenu starpība šobrīd ir ļoti jūtama. 1. decembrī Ventspils pilsētā mainījies apkuras tarifs. To apstiprinājis arī sabiedrisko pakalpojumu regulators. Tad 1. decembris ir atnesis zināms jaunums. Kāpēc un kāda apstākļi to ir veicinājuši? Ventspilī sākot ar 2012. gada 1. decembri ir pieauguši apkuras tarifi. Apkuras tarifs bija 38,07 lati par megavatstundu. Dotajā momentā kopš 1. decembra ir 44,42 lati par megavatstundu. Kāpēc tarifs tika paaugstināts? Tarifu paaugstinājumu galvenokārt ir iemesli šādi. Pirmkārt, tas ir kurināmā cena pieaugums un arī elektroenerģijas pieaugums, izmaksu pieaugums. Ar ko kurina Ventspilī? Dotajā momentā kurina gan ar šķeldu, gan ar mazutu, gan ar akmeņoglēm. Vairs nekurina ar mazutu. 1. decembrī Ventspils pilsētā mainījies apkuras tarifs. To apstiprinājis arī sabiedrisko pakalpojumu regulators. Ventspilī tarifu izdevies saglabāt nemainīgi kopš 2009. gada. Tomēr tā kā ap 70% siltumenerģijas ražošanas izmaksas veido tieši kurināmais, arī Ventspilī nācās tarifu paaugstināt. Jūs saņēmāt ar rēķinu par siltumu? Jā. Nu, kā? Bija liela summa, jā. Nu, cik lielāka? Pa procentu ziņā? Nu, vienalga, vai jūs varat naudiņā pateikt, cik lielāka? 41 Latvija vienīstab dzīvokli man bija jāmaksā. Tas ir daudz? Tas ir ļoti daudz. Un kā jums liekas, kāpēc tas tā ir? Nav nejausma, tāpēc, ka visur citur varbūt ir dārgāk. Tas, kā cenas vispār ceļās Latvijā, tāpēc? Vai tikai Ventspilī tā? Ventspilī, jo citas pilsētas esot vairāk jāmaksā par siltumu. Un Ventspilī laikam vienīgam bija tik zems jāmaksā par siltumu. Bet tas jūs ģimenei tā kā liels maksājums? Jā. Un vēl janvāra rēķinis kā būs, vai varēsiet samaksāt? Būs jau jāmaksā, kas cits atliek parādos, un negribas iekulties. Vai saņēmāt rēķinu par siltumu pa decembri? Jā, saņem. Liels? Nu, kā teikt, pie šim cen normāls. Jums siltināt māja? Nē, nav. Un cik jums ir silts dzīvoklī, cik jums grādi ir? Jūs zināt, es varu staigāt ar īsam rocienu un blikām pēdām, tad es uzskatu, ka tas ir ļoti silti. Un tā kā jums šis decembra rēķins nav sagādājis nekādas problēmas? Nē, pārsteigums vismaz nebija. Es biju par rēķinu, es varu godīgi sakot ar vēl lielāku. Mēs paši kurinām. Ar ko jūs kurinat? Malku. Un sakiet, ja jums būtu jāmaksā par siltumu, teiksim, 60 latu mēnesī, kā jums liekas, vai vispār to var izdarīt? Nu, var izdarīt, bet tas ir daudz, tā kā priekš mūsu algām. Šokējoši. Vai jūs zināt, kāpēc tik liels? Tarifs palielinājās par 20%. Un kā varēsiet samaksāt? Nu, nāksies vēl to kniepu, vēl saspiesties, vēl saraut jo stingrāk. Kā jums liekas, bija pamatojums celt tarifu? Es domāju, ka ne. Tas tik tas, ka mēs esam ļoti, tādi klusējam līdz pēdējām pilītei. Un tācīm redzot uz tā rēķina, ka mēs neprotestējam, mēs visam piekrītam, tad ceļ. Tarifs netika celt 4 gadus. Uzņēmums šā iemesla dēļ strādāja arī ar zaudējumiem, ņemot vērā to, ka šīs mazuta cenas un akmeņogļu cenas pieauga. Pieauga tā, kā viņas pieauga visā pasaulē. Mēs neesam atdalīti no pasaules tirgus, arī šeit Latvijā mums šīs cenas ir, var teikt, tā kā pasaules cenas praktiski, var teikt. Un tas bija galvenais iemesls, teiksim, lai celtu šo tarifu, jo tarifu izmaksas, gribu piebilst to, ka tarifu izmaksas, kurināmā izmaksas tarifā sastāv 71%. Elektrības izmaksas arī ir pieaugušas, tā kā šis ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc ir audzis tarifs. Šobrīd uzņēmumam nāks rēķināties ar to, ka pieaug izmaksas gan šķeldai, gan mazutam, gan oglēm. Diemžēl šīs cenas nestāv uz vietas. Vēl dažas gadus atpakaļ šķeldas cena bija kaut kur ap 6 latu robežās plus PVN. Tagad jau viņi ir krietni augusi, jau 7 plus PVN un tā tālāk. Teiksim. Tā kā dotajā momentā nevar teikt tieši viennozīmīgi par to, ka šī šķeldas cena varētu arī apstāties, bet ir doma par to, ka viņi varētu vismaz stabilizēties. Dotajā momentā var teikt to, ka šķelda ir viens no labākajiem variantiem. Vēl gribu piebilst to, ka
Tallas ielā 69 papildus visai šiem rekonstrukcijas darbiem ar katlu mājām. Mēs plānojam šogad jau izbūvēt 30 dienu šķeldes glabātuvi. Tas nozīmē, ka mēs varēsim iepirkt šķeldu turpmāk par mums izdevīgākām cenām. Mēs varēsim šķeldu ražot arī paši nepieciešamības gadījumā, kas nozīmē, ka mums būs lielāka stabilitāte un arī iespēja noturēt šīs cenas pēc iespējas zemākas. Es domāju, ka šī gadījumā Ventspils siltums varbūt nav visvairāk pie vainas, teiksim, ja dzīvokļi tiek pārkurināti. Ir apsaimniekotāji, ir tie, kas veic firmas, kas veic šo, teiksim, sistēmu ieregulēšanu, jā, un arī paši iedzīvotāji, kuriem ir jāvēršas pie saviem apsaimniekotājiem, ja tas dzīvoklis, teiksim, ir pa karstu. Ja viņš ir par augstu, tad ir jāstāsta citi iemesli. Es domāju, ka augstums dzīvokļos varbūt ir daļai saistīts ar to, kad ir nenoblīvēti logi, nenoblīvētas durvis, ārējās konstrukcijas, bēniņu pārsegumi, pagrabstāvu pārsegumi, kur viss ir jāizolē. Šādos gadījumos noteikti var izvairīties no šī, var teikt, cenu paaugstinājuma. Neraugoties uz tarifa kāpumu, Ventspilī joprojām izdevies saglabāt vienu no zemākajiem tarifiem Latvijā. Un, lai saglabātu tarifu maksimālu zemu, šobrīd pašvaldības tajā Ventspils siltums realizē projektu, kas paredz turpmāk kā pamatkurināmo Ventspilī izmantot biomastu. Abās katlu mājās, gan pilsētā, gan Pārventā, notiek nopietni remontdarbi. Notiek pilnā sparā rekonstrukcija. Tiek rekonstruēta katla darbam, lai varētu strādāt ar koksnes šķeldu. Tas ir saucamo biomasu. Un rezultātā varētu teikt tas, ka vismaz koksnes biomasas, tādēļ, ka kurināsim ar koksnes biomasu, šie tarifi var stabilizēties. Mēs nebūsim atkarīgi no mainīgajām mazuta izmaksām un arī akmeņogļu izmaksām pārsvarā. Jo pēc rekonstrukcijas pabeigšanas gan Brīvības ielā 38, gan Tallas ielā 69 kopējais šķeldes izmantošanas apjoms sasniegs 80%. Ko jūs ieteiktu Ventspilniekam, ko jūs ieteiktu iedzīvotājiem, ko viņam darīt? Tagad tas maksājums sasniedz no 60-100 latus par siltumu. Tas ir milzīgs trieciens ģimenes budžetam. Kāda ir varianti? Kā dzīvot tālāk? Pirmkārt, variants ir domāt par to, kā šīs ēkas siltināt. Mēs siltumu nevaram uzspiest, paņemt vairāk nekā viņš ir nepieciešams. Lai nodrošinātu normālu komforta līmeni, ēka ir jāpadod tik daudz siltums, cik viņai ir nepieciešams. Siltinātajās ēkās rēķini ir krietni mazāk par tām ēkām, kuras nav siltinātas. Tieši jaunā tarifa ieviešanas brīdī nomainījusies arī uzņēmuma Ventspils siltums vadība. Uzņēmumā Ventspils siltums strādāja no 2012. gada 10. decembra. Pirms tam esmu gandrīz 13 gadus nostādājis akciju sabiedrībā Rīgas siltums. Ventspilnieku lielie decembra apkurs rēķini izskaidrojumi arī laikapstākļiem. Pagājušajā gadā ziemas vidējā temperatūra bija daudz siltāka kā šogad. Tomēr, kā atzīst siltināto māju īpašnieki, tieši māju rekonstrukcijas siltināšana un logu durvju nomaiņa devusi negaidītu efektu. Ja pilsētā vidējā apkurs maksa par 2 stabu dzīvokli ir vairāk kā 60 latu, tas būtu gandrīz 2 lati par kvadrātmetru. Tad siltinātām ēkām apkurs maksājumi ir tikai 60 vai 70 centīmi par kvadrātmetru. Gonda Pornieciņa, Žudziņš, Kurzemes televīzija. Ventspils lepojas ar saviem sasniegumiem apstrādes rūpniecībā. Pagājušā gadā atvērti vairāk uzņēmumi, jauni plāni arī nākamajam gadam. Tomēr darbs ar potenciāliem investoriem nav tik vienkārši kā liekas. Pirms 12 gadiem Ventspilī cepa vienu maizi un ražoja zivju konservus. Šobrīd Ventspilī ir reģistrēti nepilni 2000 uzņēmumu un uzņēmēju sabiedrību. Ja ilgu laiku pilsētas ekonomikā bija izteikta vienas nozares dominante, tad pēdējos gados ir izmaiņas. Mums vajadzētu vēl rūpniecībā palielināt nodarbināto skaitu apmēram par 1000. Tas nenozīmē, ka mēs atsakamies no transporta vai tranzīta. Mēs vienkārši mainām tautsaimniecības struktūru. Tautsaimniecības struktūru var mainīt arī valsts mērogā. To gan valsts tādu politiku nekad nav realizējusi, viss noticis stihiski. Ņemot vērā Ventspils īpašo geogrāfisko vietu un tās neaizsalstošo ostu, joprojām pilsētas nozīmīgākā nozare ir ar ostu saistītais transports un uzglabāšana. Taču rūpniecības īpatsvars ir palielinājies, konkurējot ar tādām izsenes rūpnieciskām pilsētām kā Liepāja, Jelgava un Rīga. Igors Udodovs ir Ventspils brīvosts attīstības daļas vadītājs. Tieši viņš zina, cik ilgs laiks paiet līdz Latvijas vai ārzemju uzņēmējs izlēmj par labu Ventspilī. Ja mēs skatāmies uz tādu no nulles sāktu projektu, tad tīri tikai no lēmumu pieņemšanas līdz ražošanas uzsākšanai.
Ir nepieciešama atkarībā no būvniecības visiem pārējiem gads līdz 2 gadi. Laiks šajā gadījumā ir nauda un diezgan liela nauda. Ja? Bet tas pats lēmuma process, viņš sākas ar to, ka uzņēmumam kaut kur viņš atrodas, rodas ideja, ka vajag paplašināties. Un tad viņš cits internetā, cits kaut kur citur sameklē, kur tad varētu to izdarīt. Ja? Svarīgi saprast, ieklausīties, uzzināt, kas ir šie kritēriji, un tad mēģināt saprast, vai Ventspils var piedāvāt konkurētspējīgu piedāvājumu. Tirgus izpētes procesā Ventspils speciālisti reaģē ātri. Sameklē vajadzīgo informāciju, nokārto zemes nomas līgumus, būvatļaujas, vides licences. Uzņēmumiem ir visas iespējas izmantot biznesa inkubatoru, prāmju līnijas uz Vāciju un Zviedriju, vai arī jautāt pēc izdevīgas ražošanas vietas ar labiekārtojumu. Tas ir, protams, resursietilpīgi, tas ir naudietilpīgi, tas viņam daudz izmaksā uzbūvēt ražotni, un ir skaidrs, ja šāda ražotne ir uzbūvēta, tad to nevar vienā dienā aizslēgt un aizbraukt. Ja? Tas tomēr ir tāda ilgtermiņa investīcija ar diezgan ilgu sasaisti, ja? Tādu, ar šo pilsētu. Lielākās apstrādes rūpniecības nozars Ventspils pilsētā ir kokapstrāde, metāla apstrāde, mašīnu būve un elektronika. Vairums Ventspils uzņēmumu ir celti ar Eiropas Savienības atbalsta programmu līdzekļiem. Tas ir inovatīvas ražošanas, kas nodarbina vietējo darba spēku. Minēsim konkrētu piemēru. Ventspils metināšanas rūpnīca ir Latvijas uzņēmums. Principā tas ir Latvijas uzņēmums, Latvijas izcelsmes uzņēmums. Ja? Viņiem ir rūpnīca pie Rīgas Vangažos, bet Ventspils tika izvēlēta savas ostas priekšrocības dēļ. Ja? Beļģu metāla apstrādes uzņēmuma Malmars Šīt metāla jaunās ražošanas telpas tika atklāts 2012. gada nogalē. Viņam nav kauns jebkuru savu klientu, kas ir no Volvo vai no Renault, ja? Smago automašīnu ražotājiem. Viņus var vest uz Ventspili, var parādīt rūpnīcu un var lepoties ar to. Ventspils pēc apstrādes rūpniecības produkcijas apjoma jau šobrīd ierindojas 4. vietā aiz Rīgas, Liepājas un Daugavpils. Produkcijas apjoms pieaudzis par 51%. Rēķinot uz vienu iedzīvotāju, 9 mēnešos Ventspils pilsētā rūpniecības produkcija eksportēta par vairāk kā 2000 latu apmērā uz katru Ventspils iedzīvotāju. Gonda Pūrniece, Žudziņš, Kurzemes televīzija. Puķu vāzīšu fotogrāfe. Tā ar ironiju savu fotoizstādi komentē kino režisore Anna Blei. Kurā brīdī cilvēks sāk novecot? Tāds ir jautājums, par kuru viņi domā klausoties 70, 80 un pat 90 gadīgu dāmu stāstos. Starp citu, neviena no viņiem nesaka, ka ir veca. Viss sācies ar ideju fotografēt retro tapetes. Teātra namā Jūras vārti mazajā zālē ir vērts iegriezties. Aijas Blei foto izstāde vēlāk būs apskatām līdz 5. februārim mazajā zālē. Aija Blei pēta vientuļu sieviešu dzīvi vecumdienās, un tieši vientulība ir tas, kas apvieno visas uzrunātās. Neviens viņas nav pamets, gluži vienkārši vīrieši nomirst ātrāk. Un tām sievietēm, kas ir pamanījušās nodzīvot līdz tiem 90, tad ir jārēķinās, ka tas vīrietis jau ir nomirst ap 70. Un ja viņi nav pamanījusies apprecēties ar kādu ļoti, ļoti jaunu vīrieti, kuras, starp citu, dažas arī bija apprecējušās ar 15 gadus jaunāk, tad arī tas ir nomiris. Un tad jau nekas cits neatliek, kā tos pēdējos 20 gadus dzīvot vienām. Vai var teikt, ka šī vide arī raksturo zināmu laiku, zināmu gadsimtu? Jā, viennozīmīgi. Tā raksturo zināmu laiku, zināmu gadsimtu. Tas faktiski ir šis padomju laika, šī estētika, šīs lietas. Un, acīm redzot, tīri intuitīvi es sapratu, kāpēc man vajag tās puķainās tapetes, jo tad tie būs tie dzīvokļi un tās sievietes, kuras pēdējos 20 gadus neko nav mainījušas. Vāzīšu fotografēšana uz senu tapešu fona izvērtās par radošu procesu, ar ko aizrāvās pat visatturīgākās kundzes. Viņa ir visvecākā pēc gadiem, un kaut kādā ziņā viņa ir visjaunākā no visām. Viņa ir bijusi pārdevēja, un tagad, burtiski pēdējos gados, viņa ir sākusi rakstīt dzēju. Viņa ir tajā radošajā procesā, viņa ir pārņemta un jauna un enerģijas pilna. Un tā kā viņi stāsta, ka tie dzējoļi atnāk, un tad viņi atnāk naktī, un tad gribās celties un viņus pierakstīt. Un ka tādēļ viņi ir tagad sāk apgūt, ir jau apguvusi datoru, lai varētu tos dzējus
pierakstīt un publicēt un nodot citiem cilvēkiem un tur ielikt internetā, lai tos cilvēki citi var to lasīt. Un arī šī Natālija, kurai arī nemaz nav tik vienkāršs šis konkrētais brīdis, ka viņa nepārstāja būt sieviete, skaista, šarmanta, gudra. Jā, tas arī ir iedvesmojoši. Es redzēju viņas jaunības bildes, kur viņa ir mini bruncītī un tāda īsti hipija meitene, kur viņa teica, ka viņas tur mēģināja miliču tajā laikā savākt, jo nedrīkstēja tur tā tik par plikiem dibeniem tā staigāt apkārt. Tad, kad tas vīrs nomira, viņa saka, un tad es sāku dzīvot. Tajos 80, jeb cik? 80, viss tikai sākās. Jā, viss tikai sākās. Aija Bleja, režisore un scenāriste. Aijas darbi atzinīgi novērtēti vairākos starptautiskos filmu festivālos. Šobrīd Aija studē fotogrāfiju, apmeklējot meistarklases un fotoskolu, bet videokameru nomainījusi pret fotokameru. Man liekas, tā fotogrāfija ir interesantāka, viņa ir dziļāka, koncentrētāka, tā varētu teikt. Lielbritānijas nodarbinātības departamenta veiktā aptauja, kurā piedalījās vairāk kā 2000 cilvēku, noskaidroja, ka jaunība beidzoties tad, kad cilvēks sasniedz 40 gadu un 8 mēnešu vecumu. Pēc vidējā statistiskā brita domām, cilvēks vecs ir tad, kad sasniedz 59 gadus. Fotoprojektā iesaistītās Latvijas sievietes jaunus plānus iecerējušas pat pēc 90. Šitām sievietēm ir krietni pāri 40 un arī 80 pāri, un viņām tā kā vēl īsti nav iestājies tas vecums. Tātad viņām ir kaut kādi īpaši nezinātniski paņēmieni. Man interesē cilvēks, mani interesē, kā dzīvo sieviete, kas ir vecums, kurā brīdī viņš iestājas, kāpēc viens noveco, cits paliek mūžīgi jauns. Speciālisti atzīst, ka novecošanās uztvere dažādiem cilvēkiem ir ļoti atšķirīga. Tā atkarīga no vecuma, no nodarbošanās un pat no dzimuma. Piemēram, bezdarbniekiem vecums iestājas pat 5 gadus agrāk nekā tiem, kas strādā. Interesanti, ka no 16 līdz 24 gadus veciem jauniešiem šķiet, ka vecums sākas 32 gados. Gonda Pūrniece, Žodziņš, Kurzemes televīzija. Aizvadītajā nedēļas nogalē Teātra namā Jūras vārti deju kolektīvs Liedags aicināja visus interesantus uz šim gada laikam atbilstošu izrādi ar nosaukumu Sniega karaliene. Šāda veida izrāde ziemas laikā ir izveidojusies par Liedaga tradīciju. Lai gan kolektīvs visiem labi zināms ar tautas dejām, vadītājai Ingai Liepiņai patīk atsvaicināt dejotāju ikdienu ar kaut ko savādāku. Un tā tapa tādas izrādes kā Īkstīte, Sniegbaltīte un 7 rūķīši un tagad Sniega karaliene, kas principā vadītājai jau bija izdomāta 2000. gadā. Bet tieši šim koncertam tā tika pārveidota atbilstoši mūsdienu standartiem. Dejotāji parādīja visu, ko prot, sākot no akrobātikas, hiphopa un beidzot ar pārgalvīgiem trikiem. Izrāde tapusi dienu un nakti 2,5 nedēļu laikā. Aizvadītajā gadā kolektīvs atzīmēja savu 20 gadu jubileju, rīkojot jubilejas koncertu maratonu. Lielais jubilejas pasākuma cikls dejotājus un Liedaga vadītāju Ingu Liepiņu nav nogurdinājis, un tas bija redzams izrādē Sniega karaliene. Deju uzvedums veidots pēc Hansa Kristiana Andersena tāda paša nosaukuma pasakas, kas stāsta par drosmīgas mazas meitenes piedzīvojumiem, kas dodas savu brālīšu meklējumos uz ļaunās Sniega karalienes valstību. Inga Liepiņa uzskata, ka mūsdienu modernajā pasaulē, kur bērni to vien zina kā Šreku un Hariju Poteru, jāatgādina arī par vecajām skaistajām pasakām. Uzvedumā dažādās lomās iejutās dejotāji no ansambļa Liedags sagatavošanas grupas, 1. un 2. klašu deju kolektīva, 3. un 5. klases deju kolektīva, 6. un 9. klašu deju kolektīva, jauniešu deju kolektīva un vidējās paudzes deju kolektīva. Šādu deju daudzveidību ar katru izrādi augstu novērtē arī skatītāji. Gita Mārtīsona, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.
12 dienas, un tā tas ir arī Ventspilī, ilgst slāvu svētki Sjatki. Ventspilī katru gadu tie tiek rīkoti, ievērojot gan pagānu, gan kristiešu tradīcijas, un par pirmo svētku programmā kļuva garīgās poēzijas un mūzikas koncerts. Kristiešiem šie ir gaiši svētki, un katrai dienai ir sava īpaša nozīme. Svētki nozīmē svētās dienas. Lai tās būtu svētas, jāstiprina savas lūgšanas, jāpateicas, ka pagājis noteikts posms, ka ir skaisti svētki, un tagad mēs gaidām nākošos svētkus, kunga kristības svētkus. Sākotnēji svētku tradīcijas saistījās ar dažādiem senajiem pagānu rituāliem. Ziemas saulgriežu laikā senie slāvi veica dažādus rituālus saistītus ar ražu un lopu auglību. Visiecienītākā izklaide svētkos ir rotāšanās un ķekatas, kā arī zīlēšana. Baznīca šādus rituālus uztver negatīvi. Viss, kas ar mums notiek, ir Dieva griba, un evaņģēlijā teikts, ka nemats no galvas nenokritīs bez Dieva ziņas. Tāpēc nav jēgas zīlēt. Tāpat jāsaprot, ka bez labajiem spēkiem ir arī sliktie, un ja mēs saistāmies ar kādiem spēkiem, tad jāzina, kas tie par spēkiem. Tomēr Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācija organizē šos svētkus ņemot vērā dažādas tradīcijas. Livonijas ordeņa pilī notika garīgās mūzikas koncerts, kur uzstājās koris Lavjaņi, Kaiva, kā arī ansamblis Konfeti. Savukārt pagānu tradīcijas, ķekatas spēles un zīlēšana notika sestdien, sākotnēji Rātslaukumā, bet pēc tam Ventspils kultūras centrā. Viesus sagaidīja ķekatnieki no Jaunradas nama teātra studijas Mēs. Jebkurš varēja uzzināt, kāds būs liktenis nākamajam gadam. Ansambļi Mriežura Vinka, Liepājas kolektīvs Voļņica, kā arī Ventspils kolektīvi demonstrēja dažādu tautu priekšnesumus. Svētku laikā jaunietis centās izskatīties pēc iespējas labāk, lai atrastu savu izredzēto. Lai palīdzētu mūsdienu meitenēm izskatīties īpaši pievilcīgi, klubs Pērļu pasauli piedāvāja savas rotas lietas, kuras izgatavojuši vietējie meistari. Svētki noslēgsies 19. janvārī, un pēc tam sekos jautrā Masliņica. Svētki, kas tradicionāli notiek Ventspils pie jūras Brīvdabas muzejā. Gita Mārtiņsone, Tatjana Saksaganska, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija. Līdz 15. janvārim norisināsies balsojums par Latvijas Radio 2 popdziesmu un rokdziesmu aptājas Muzikālā banka 2012-15 labākajām dziesmām, lai noskaidrotu aizvadītā gada vērtīgāko dziesmu. Tradicionāli fināla koncerts notiek Ventspilī. Finālā iekļuvušas grupas Borovēm Sier dziesma Aizlaid pa vējam, Intara Busuļa Bēbīšu marš, Bermudu divstūra dziesma Disko, Aijas Andrejevas DNS, dueta Rasela un Sabīna Berezina dziesma Dzīvo brīvi, grupas Astronaut dziesma Esi man klāt, Tumsas dziesma Kad pilsēta guļ un Mārtiņa Ruska Mēs nepagursim. Tāpat balsot var par Peru un Leidijas Svīt dziesmu Ne silts ne augsts, Fēliksa Ķiģeļa dziesmu Sapņu pils, Dona Signālu un grupas Otra puse dziesma Uguns ledus, kā arī grupas Prāta vētra dziesma Vēl viena klusā daba, Antras Stafeckas dziesma Vētra nāk un Lienas Kendī zieds. Balsot par fināla dziesmām iespējams aptaujas mājaslapā www.muzikalabanka.lv, bet īpašs balsojums par draudzīgāko dziesmu notiks arī portālā Draugiem LV. Aptaujas Muzikālā banka 2012 noslēguma ceremonija notiks Ventspilī 26. janvārī ar krāšņu multimediālu šovu un īpaši veidotām vizuālām projekcijām. Dziesmas koncertā izskanēs mūziķu veidotajos priekšnesumos, līdzdarbojoties Kristava Krievkalna instrumentālajai grupai. Kā ierasts, būs arī muzikāla pārsteiguma no Latvijas mūziķiem. Nu jau tradicionāli kopā ar Latvijas Radio 2 raidījumu Muzikālā banka vadītājiem Baiba Palkavniec un Kasparu Mauriņu apbalvošanas ceremoniju vadīs arī kāds no Latvijā populāriem mūziķiem, kura vārds vēl tiek turēts noslēpumā. Tiešraidi no Muzikālās bankas 2012 apbalvošanas ceremonijas Olimpiskajā centrā Ventspils tiešraidē varēs dzirdēt arī Latvijas Radio 2, bet Latvijas televīzijas pirmajā kanālā pasākums būs skatāms pēc panorāmas. Biļetes iespējams iegādāties gan uz apbalvošanas ceremoniju, gan tās ģenerāla mēģinājumu biļešu servisu tirdzniecības vietās vai arī www.biļešuservis.lv. Sporta halē Pārvēntā aizvadīts telpu futbola turnīrs. Ventspils komanda Honda uzņēma Rīgas RTU komandu. Spēle noslēdzās ar rezultātu 4-1 par labu ventspilniekiem. Hondas sastāvā labi nospēlējis Mihails Rumčins un Maksims Kolokoļenkins, kurš veica hat-triku. Šobrīd Honda ar 15 punktiem ieņem 4. vietu turnīra tabulā, un nākamās spēles tiks aizvadīts izbraukumos, tuvākā 19. janvārī. Ar nepatīkamu zaudējumu jauno gadu iesāk Ventspils basketbola komanda. Baltijas basketbola līgā negaidīt zaudējot Barons Kvartāls komandai. Tas bija ventspilnieku pirmais zaudējums pēc iepriekšējām 19 uzvarām.
Mača pirmās minūtes mūsējiem bija pagalam neveiksmīgas. Baronam vairāk kārt uzbrukumus rezultatīvi noslēdz BBL decembra vērtīgākais spēlētājs Māris Gulbis. Un tas bija manāms arī rezultātā – 3-12. Tomēr pēc tam sekoja izrāviens 13-2 un pateicoties Ronalda Zaķa metienam, ventspilnieki pašā ceturtdaļas izskaņā pirmoreiz izvirzījās vadībā ar 16-14. Kembela 3-punktu metiens ļāva mūsējiem otrās ceturtdaļas sākumā panākt 19-14. Viesi centās ventspilniekus apturēt, un tas arī izdevās, lai arī vienu brīdi mājinieki pēc Artūra Bērziņa tālmetiena panāca 27-19, tam sekoja Jēkab Rozīša 7 punkti pēc kārtas, un komandas vairs šķīra tikai 1 punkts, un rezultāts 27-26. Tomēr puslaiku ventspilnieki noslēdz ar sev labvēlīgu rezultātu 38-30. Trešās ceturtdaļas sākums bija līdzīgs un lielas pārsvaras svārstības nenotika. Ceturtdaļas vidū Lejasmējers panāca +9 ventspilniekiem, bet tikai zīsa brīdi aktivizējoties Keinam un Gulbim viesi pietuvojās 2 punktu attālumā. Ceturtdaļas beigas sekmīgākas mājiniekiem un noslēdzās ar 51-47. Pēdējo ceturtdaļu Baroni iesāk izlīdzinot rezultātu 51-51. Veiksmīgs Jāņa Tīmas sniegums gan ļāva mājiniekiem atkal nedaudz atrauties, taču tad ventspilnieki atkal īsā brīdī zaudēja 7 punktus un no 56-52 vadības nokļuva iedzinēja lomā, rezultātu 56-59. Īstajā brīdī teicami nospēlēja Lejasmējers, kurš ne tikai go 5 punktus pēc kārtas, bet piespieda pretiniekus arī kļūdīties, un jau 63-61. Baroni gan atkal panāca izlīdzinājumu, bet pamatlaika pēdējā minūtē Ilmārs Bergmanis realizēja sarežģītu tālmetienu, rezultāts 63-66. Kembels vēlāk samazināja deficītu līdz minimumam, taču izšķirošajos brīžos mājiniekiem pietrūka precizitātes un tika piedzīvots zaudējums ar rezultātu 65-66. Basketbola klubs Ventspils šajā spēlē piedzīvoja pirmo zaudējumu Baltijas basketbola līgā. Šis zaudējums pārtrauc arī komandas 19 spēļu uzvaras gājienu, kas aizsākās aizvadītā gada oktobrī. Nākamā spēle jau rīt FIBA Euro Challenge ietvaros pret Somijas JS un Kateja izbraukumā, bet mājās 18. janvārī LBL ietvaros pret BK Valmiera. Sākums pulksten 18. Pēc iedzīvotāja vairāk kārtēja lūguma 16. janvārī Sijās Skatvis kabeļtelevīzijas informatīvajā kanālā Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Lembergs. Rādījumā piedalīsies arī Aigo Gūtmanis, kas darbojas ekonomikas un budžeta komisijā un pilsētas attīstības komisijā. Un domas priekšsēdētāja vietnieks Dīts Ušnieks atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem. Sarunas tēma – pilsētas labiekārtošana. Rādījumu skatieties 16. janvārī 7. vakarā kabeļtelevīzijas informatīvajā kanālā. Rādījuma laikā jūs varēsiet piezvanīt arī uz studiju, bet savus jautājumus varat iesūtīt jau šobrīd, iepriekš. Tos varat iesūtīt gan Ventspils portālā, gan e-pastā vtvt@skatvis.net. Varat arī piezvanīt pa tālruni 636 0111 4 un jau iepriekš uzdot savu jautājumu par tēmu pilsētas labiekārtošana. 25. un 26. janvārī Ventspilī notiks 11. starptautiskais bardu sajiedes Tatjanas diena. Почему только после стопочки? Да еще в плацкартном вагоне открываются души, как форточки, и лежат, как... 25. janvārī pulksten 19. Pārventas bibliotēkā notiks Olgas Zaļeskas un grupas Svajastrida no Minskas ieskaņu koncerts. Tajā piedalīsies arī Ventspils bardi. Ieeja bez maksas. 26. janvārī Teātra namā Jūras vārti gala koncerts, kurā piedalīsies autori un izpildītāji no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Vācijas un Kazahstānas. Клетки, клеточки, я и ты строим стены надежные, важные, да к черту стены, стройте мосты. Biļešu cenas 3 lati, pensionāriem, studentiem un skolniekiem 2 lati. 25. un 26. janvārī starptautiskais bardu sajiedes Tatjanas diena. Draugi tiekas atkal. Pasākumu organizē Ventspils Nacionālo kultūras biedrību asociācija ar Ventspils pilsētas domes, uzņēmumu Ventspils Grain Terminal, ostas celtnieks Ventspils Reis, viesu nama Dzirkaļi, Ventspils mūzikas skolas un Teātra nama Jūras vārti atbalstu. Informatīvais atbalsts Kurzemes televīzija, Pirmais Baltijas kanāls, laikraksti Vesti Sivodņa un Ventspils avīze. Šajā dragnajā laikā noslēgumam laika prognoze.